Jau 3 te aicis, hei, es visiem jums. Hei, turpin mani vārklipsi. Jā, ļēd. Kur ir valodas? Es tur mazais, tu, knapsēgi. Mēs tagad atbraucām uz Nīcu. Korespondente, Kalīna Žubīte. Pagaid, man vajag mikrofonu. Kaut ko izdarīt. Pagaid, man ir par rokai. Zobu pirstu vai pudeles atvēlēs. Tātad mēs tagad atbraucām uz Nīcu. Izkāpām no šī drausmīgā autobusa. Tagad mēs dosimies nokt ārpus, manuprāt. Pēc tam droši vien daļa kolektīvas bojās savu veselību. Bet, nu, palieciet kopā ar mums un turpiniet skatīties mūsu izklaides Nīcā. Paldies! Ar jums kopā bija bankas korespondente Karlīna Vikne. Viss kat! Šovakar ir bangas pirtiņa, bet visi bangotāji nav bijuši tik šakli kā lielākā daļa. Tādēļ informēju tos, kas ir parādā vēl, ka pie ieejas būs apsargs, kas liks zīmogus. Ārā metēs. Mums būs iepazīst šis puises, viņš ir ārā metējs. Kā jūs jūtaties? Viņš jau tu... Sekojiet mums, tagad mēs dodamies uz šito kasas. Roktrīts. Es zinu. Kāpēc jau roktrīts? Bangas modes ziņas. Katram rokās ir savs skafandrs ar savu tērpu. Dodamies. Tā, redzi, uz leju pasties. Tu redzi šito? Kā tev patīk? Nu? Super. Aču, es tev parādīšu kaut ko. Noslēpumu? Nē. Mēs tagad ejam, virzamies uz Nīcas kultūras namu pusi, nesen restaurēta vieta. Tā, rekur, viss šitās te aprises ir Nīcas kultūras nams, ja? Te ir izdejot daudz gadu laikā, ļoti daudz deju soļu. Beidzot mēs atgriežam. Kāds sajūts? Sajūts tāds pacelājošs tāds, nu... Pirmais izbrauciens. Jā, bija labi. Dauņu! Bija ļoti ērts autobus, forši es sēdēju pašā priekšā, bija riktīgi labi pirmajās rindās. Zolīdi, jā. Tā, viss tas izbrauciens. Šodien Nīcā disen! Disen, jā. Šodien disen ir. Izkopļats. Kā Elīna, es nesu izstādēties. Labi. Jā. Nu, korespondenti, kā mēģinājums? Nu, divējādas sajūtas, teiksim tā, divējādas. Ir lietas, kas sanāca, un lietas, kas, teiksim, bija. Nu, nav pieļams, ka divas nedēļas pirms skats, kad šitā var izdarīt. Nu, nav pieļams. Dusmu sevī bišķiņ, ja? Nu, bišķi grauž, bet es domāju, ka laiks vēl ir, un es tikšu tam pāri. Pacelt galvu. Tātad, diena vēl ir. Atgriežamies tiešraidē. Mēs esam tagad ģērbtuvē. Nāciet līdz. Šeit jūs varat redzēt bangas nekārtības, ja? Šeit ir mūsu ģērbtuve. Mēs esam ļoti radoši, tāpēc visi tādā radošā procesā. Šeit jūs varat redzēt, kā top meitenē mati. Šeit ir vadījis Agrītas maita. Mums nav nauda. Nu nav mums nauda. Finanšu ziņas būs vēlāk. Tātad, atgriežamies. Kas pašlaik notiek? Visi spēlētāji ir sanākuši ģērbtuvē, pamazām ģērbs taisās, lai koncertā mēs esam ļoti skaisti. Un mēs izmēģinājām, esam nedaudz iesvīduši, bet ģērbsim tautas tērpus, šos meitenes vilks zemgals tautas tērpus un puiši vilks savus jaunos tautas tērpus. Sekojiet mums līdz arī turpmāk. Vēlāk, protams, tiksimies mūsu bankas dzimšanas dienas ballītē Pirtiņā. Jā. Jā. Kamera nebūs. Kāpēc? Kā mēs esam? Un labi, palieciet kopā ar mums. Gūrs sasāpējā. Palieciet kopā ar mums, atgriezīsimies jau pie jums pavisam drīz pēc reklāmas pauzes, sporta ziņām. Un pēc tam laiks. Ar jums kopā ir bankas korespondente Karlīna Vikne. Visu labu! Šodien mēs lecam polku un dejojam gailes un viss. Rītīgi labāk. Sports ziņas, rītīgi labāk. Vai tad tas nav sports? Šodien tika lausts jauns polku rekords. Tāda deja kolektīvas banka 32 taktīs izlaiž 42 polkas. Šai saulē, šai
Aha, noslēgums. Pati? Nē, visu rītu cepa. Šīti, nu tā topā labi cēlodies. Šai saulē, šai zemē, šai stundā, kad cerība plauks. Sanāciet, sāciediet, sasadancojiet. Šai saulē, šai stilnos. Visos korespondentiem. Sveicināti, dārgie skatītāji, bangotāji un vispārējie mūsu mīļie draugi. Mūsu koncerts ir noslēdzies. Katru šodien dejot 3 dejas, un kā nu bija tā, nu bija, bet vēl ir 2 nedēļas laika, lai mums visiem patinētos, uzlabot visas kļūdiņas un būtu superīgi ideāls skats rezultāts. Tagad varbūt pajautāsim, kā jūtās Uldiņš. Uldiņš tāds, kādas ir sajūtas? Mamma mučās! Kādas ir sajūtas? Sajūtas ir vienkārši neaprakstāmas. Tā bija labākā dejošana, kad, nu labi, nebija. Mēs viennozīmīgi tagad saprotam, uz ko mums ir jāiet, par ko mēs cenšamies, kas mums ir jālabo, kas jādara, kas mums bija lieliski. Vienkārši viss notiek tiešām fantastiski. Es jūtu, ka es esmu savā vietā, īstajā laikā, un man šeit ir jābūt. Tāpat kā tev, Karlīna, vai ne? Paldies, Ūd! Jā, es tev pilnībā piekrītu viedokli. Tāpēc es aicināšu Aivu izstāstīt, kā viņa jūtas pēc šī brīnišķīgā koncerta. Lūdzu, Aiva! Es jūtos tik saviņot. Es zinu ļoti skaistu dziesmu. Es protu ne tikai dejot, bet arī dziedāt. Meitiņa mīļā, puķīte jaukā, gredzentiņu priekšā likšu, vai tu būsi mana? Gredzentiņu priekšā likšu, vai tu būsi mana? Nē, puisīti, vēl nebūšu tava. Man pašai mamuliņa gāja ar mani gana. Man pašai mamuliņa gāja ar mani gana. Sveiciens Līgai, Turcijā, mazais tev mīl rakst vēstules man. Viņa gadījumā nebija Fui, Grieķija! Līga, tu saproti, es esmu saviņot pēc koncerta, piedod mazais gaita tev mājās. Viņa būs šodien pirtī. Līgā Skype'ā, jā, rītā ap 6 vakarā. Paldies, Aivai! Brīnišķīgs koncerts bija, paldies. Sakojiet! Nenāksiet ārā? Nu, varētu beigt ātrāk. Kur ir zāle? Tagad uzaicināju visus Pagaidi, skatītājus. skaties. Es aizmirstu parādīt. Paldies, Aivai! Pagaidi, kur kliksim. Vīrieši. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mazās gardelītes. Man liekas, tu varēsi dzirdēt video, kas pasaka, jūs esat mazas Nesam gardelītes. bijuši normāli, bet par to nesūdzās. Pagaidām savu tiešraidi beidzu, jo ir personīgas darīšanas. Bet, nu, arī es kopā bankas korespondenti Karlīna Mikana tiksimies bankas pirms. Jā! Mēs esam iznākuši ārā šajās nīcas ārēs. Un ar mums šodien kopā bija arī Durvis jauniešu deju kolektīvs Linda, vai lūk arī viņi. Varbūt viņu aizņemtajā režīmā mēs tiksim. Mamu, čau! Bet pašlaik sekotiet mums līdzi, palieciet ar mums. Arī Karlīna Mikana, Mārtiņš Jonovskis, Mangas televīzija. Te čiksens kopojās. Šeit čiksens kopojās. 3, 4 un Meitiņa mīļā, puķīte jaukā, gredzentiņu pirkstā likšu, vai tu būsi mana? Gredzentiņu pirkstā likšu, vai tu būsi mana? Nē, puisi, vēl nebūšu tava. Man pašai mamuli
beidzot! Papašai, mamulīne, tā ir Monikāna! Tātad sveicinātos, dārgie skatītāji, mēs esam atgriežušies Nīcas ārēs, un ar mani kopā pašlaik ir ļoti nopietns bankas dejotājs Aigars. Lūdzu, Aigar, kādas sajūtas pēc koncerta un vispār kopumā? Nu, bija labi. Plašāk. Nu, labi, ļoti labi. Tā jūs redzat, kādas ir dejotāja sajūtas pēc koncerta. Sekojiet mums līdzi. Karlīna Mikina, Mārtiņš Ivanovskis, Bankas televīzija. Sveicināti mūsu dārgie un paši uzticīgākie un izturīgākie skatītāji. Nu jau kā jūs redzat, es esmu beigtu. Nu jau kā jūs redzat, mēs esam autobusā, šeit sakavināti visi mūsu krēsli. Un mēs gatavojamies doties uz Liepāju. Tagad vēlos nointervēt dažus no mūsu bankotājiem un arī no Lindāls, lai uzzinātu, kā viņiem pagāja šī diena. Nu, meitenes, kā jūs jūtaties šodien? Baiba! Ēd, no zini, cik krūt mēs devām, tur to skatu, tā slidinājām. Gaili viss tā kājas augšā, mat rokas pa kājas. Perfekt vienkārši! Yeah! Paldies, Aivai! Elīna? Nu tā, atbraucām, izkāpām, apģērbāmies, pamēģinājām, uzkāpām, nodejojām, nokāpām, papriecājāmies un tagad palamājāmies, pasapučējāmies, iekāpām dubļos. Paldies, Elīnai! Lielisks sajūta pēc šīs dienas. Es nepabeidzu. Elīna. Tagad es esmu mājās. Tātad, Klipsī, kādas sajūtas pēc koncerta? Atnācām, nodejojām un cerams, ka arī aizbrauksim. Paldies, Klipsī, un dosimies tālāk. Šeit jūs redzat, visās pusēs mums ir tērpi. Šeit ir Lindāls meitenes, ļoti smaidīgs un priecīgs. Šeit mums ir Santa. Santa, kā jūties pēc koncerta? Izsalgusi. Paldies, Santai. Mārtiņ, pastāst, kādas izjūtas pēc koncerta, kādas sajūtas, kādas emocijas, viss kopumā, kā diena? Es jūtos ļoti labi. Labāk kā jebkad. Paldies, Mārtiņ. Tad ejam uz priekšu šeit mums Lindāls dejotāji. Tādi saguruši, bet vēl joprojām priekpilni. Šīs meitenes mēs neintervēsim. Nefilmēsim arī. Tātad, nu bangotāji stāstiet, kā šī diena, kā kopumā emocijas sajūtas? Miers valda pār pasauli. Mēs īsti no Uldiņa jau nointervējām. Arī te. Miers valda par pasauli. Paldies! Tātad ejam uz priekšu. Tā, Kristīna pēc tam. Tātad šeit mums ir Lindāls dejotāji. Olīte arī ļoti priecīgi. Tātad, Agrīt, stāsti. Kājas nostiepi. Pēdas pirksgavus. Jā. Un kādas sajūtas pēc koncerta, pirms koncerta laikā? Slidīgi. Paldies Agrītim! Nu, Šīs dienas varot. Stāsti. Šīs dienas ir pirmais koncerts viņam debija šodien Nīcas kultūras namā. Pirmos polkas soļus leca lielā, skaistā, ritmiskā ritmā. Stāsti, kādas sajūtas? Nu, bija grūti, bet es to... Ugunskristības atzīsties. Nu jā, bija ugunskristības, bet es to izdarīju. Un jūties gandarīts. Bet, protams. Un mēs ļoti lepojamies ar tevi. Vaigā paši. Aigar, stāsti, vai šobrīd tu vari pateikt kaut ko vairāk par ļoti labi? Kādas sajūtas? Braucot mājās. Wonderful. I feel great. Es nevaru ierakstīties Twitch. Tagad es vēlos aprunāties ar mūsu vadītāju Kristu. Kādas sajūtas pēc šī koncerta? Man? Kā dejotājai vai kā vadītājai? Nu, kā dejotājai. Šoreiz kā dejotājai. Pēc kates mēs varētu... Man kā dejotājai ļoti nepatika. Un kā vadītājai? Kādas, vispār emocijas, tehniskās lietas? Tas pats. Tad es atgādināšu to, ka mums ir divas brīnišķīgas... Pozitīvi, neko nedzirdēju. Brīnišķīgas nedēļas. Labi, lai es jauka dienā! Bankas korespondenti, jā. Karlīna Mikine. Jā? Jā! Ok. Šodien izdarīja ļoti brīnišķīgu darbu. Jā, sapini man matiņas, jā? Ievērtējiet, jā? Paldies! Nē. Tagad? Jā. Viss, kot. Man vajag. Viss, mēs turpināsim! Jūs nevarat palikt kopā ar mums! Ar jūs kopā, Karlīna Mikina, Mārtiņš Ivanovskis, Bankas televīzija.